Otrā vēstule Tesaloniķiešiem 1:10, kad viņš nāks pagodināt sevi savu svēto vidū un saņemt apbrīnošanu visu ticīgo starpā viņā dienā, arī pie jums, kuru starpā mūsu liecība imantojas ticību. Viņš tiks pagodināts savos svētajos, Kristus dzīvo mūsos. Apustulis saka, ne es, bet Kristus dzīvo manī. Un atkal citur runājot par mūsu atzīšanos, mūsu kungs saka sekojušas, kas ir ļoti svarīgi, jo tas ir pazudis angļu valodas tulkojumā. Un tas ir liels kauns, jo cilvēki nesaprot ticības atzīšanu, apustuļu Pāvila un Pētera ticības atzīšanu. Tas bija viņā, kas bija no Tēva, tā bija atklāsme. Un tas bija Pēteris, kurš dzīvoja Kristu. Viņš dzīvoja Dieva garā, kas ļāva viņam izdarīt šo atzīšanos. Un tā mēs lasām, tas kungs saka. Tad no ikvienu, kas apliecinās manu cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu Tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un grieķu valodā tas ļoti skaidri ir pateikts. Sounds just like the English. In me, en me. Έμπρος των ανθρώπων ομολογήσω και εγώ εν αυτό, in him. Matthew 10:32. And so our Lord lives in us and we confess in him. Un tā mūsu kungs dzīvo mūsos, un mēs apliecinām tieši to, ko saka apostols Pāvils. Ne es dzīvoju, bet Kristus dzīvo manī. Šī savstarpējā kopība lūk, kā mūsu kungs paliek ar mums visos laikos. Un viņš saka saviem apustuļiem, vēl tikai mazu brīdi, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā, un jūs mani, un es jūsos. Tik skaidri, ka mūsu kungs ir klātesošs arī mūsos, atsevišķi un it sevišķi tas izpaužas svētajos. Tāpēc sekošana svētajiem tēviem nozīmē, ka mēs piepildām Kristu. Sekošana svētajiem tēviem nozīmē, ka mēs sekojam Kristam. Jūs nevarat atdalīt abus. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs dzīvojam sinkrētiskā ekumēnisma laikmetā, kad baznīca relativizē domu, ka jūs varētu daļēji būt piederīgs baznīcai, kas ir absurds. Ik viens, kurš lasa svētos rakstus un saprot, ko Kristus ir devis, viņš nekad nav daļēji devis. Tas ir viss vai nekas. Mēs sadarbojamies ar visu Kristu. Viņš ir svēts, klātesošs visos noslēpumos. Un tātad, sekot Kristum nozīmē sekot un būt svēto tēvu draudzē un sekot svētajiem tēviem. To mēs varam redzēt svēto liecībās. Tāpēc ekumēniskais koncils sākas ar frāzi Apulmonis de sagis patrāsija, sekojot svētajiem tēviem. Tas ir ļoti, ļoti pamācoši. Jūs vēlaties būt pareizticīgs kristietis. Jūs vēlaties būt Kristus draudzē. Jums ir jāseko svētajiem tēviem. Tāds ir pārbaudījums. Un ja jūs to nedarāt, jūs atkrītat. Tas ir tik vienkārši. Ja mēs esam kristieši, mēs sekojam svētajiem tēviem. Mēs atdarinām svētos. Ja tiek darīts mazāk, tā ir atkrišana no Kristus un iemiesošanās.